HeatNet sistēmas lietošanas instrukcija no vienkāršā lietotāja viedokļa. Pēc tam, kad notiek ielogošanās sistēmā ar lietotāju vārdu un paroli, mēs piekļūstam pie sistēmas galvenā loga, kas dod mums iespēju operatīvi apskatīties jebkuru informāciju par sistēmai pieslēgtajām iekārtām. Piemēram, ja mūs interesē iekārta, kas šobrīd atrodas Pils ielā 7, mēs vienkārši ievadam piemērītajā adreses, uzspiežam meklēt un mēs uzreiz iegūstam informāciju par konkrēto iekārtu. Par katru no iekārtām ir iespējams iegūt visus datus, ko sniedz galā uzstādītā siltumenerģijā esošā iekārta. Šajā konkrētā gadījumā mēs varam redzēt siltumenerģijas patēriņu megavatstundās, caurplūstošā siltuma nesēja daudzumu, ienākušo temperatūru, izijošo un uzreiz arī temperatūras starpību, kā arī rādītājs par siltuma jaudu un caurplūstošā siltuma nesēja plūsmas jaudu. Otrā tabulas sadaļa ir paredzēta, lai atspoguļot rādītājs par tarifiem, ja tāda ir iestādīta konkrētajā siltummezglā. Un trešā tabulas daļa parāda informāciju par konkrēto konfigurāciju un informāciju par to, kad ir atjaunot dati uz šīs konkrētās iekārtas. Šādā veidā ir iespējams iegūt datus par jebkuru sistēmai pieslēgto iekārtu. Gan pēc adreses, gan arī, ja mēs vēlamies, mēs varam ievadīt mērītāju numuru un atrast viņu pēc šī konkrētā numura, vai arī pēc jebkura cita parametra.